Bet tu, kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods, un tas, kas paceļ manu galvu. 3. psalms, 4. pants. Māte tiek kārdināta domāt, ka viņas darbs nav svarīgs. Mātes darbs viņai pašai bieži vien liekas tikai kā nenozīmīga kalpošana. Tomēr tas tā nav. Debesu eņģeļi vēro rūpju nomākto māti, atzīmēdami nastas, kuras viņa nes katru dienu. Mēs katrs darām savu darbu. Mammas darbu bieži vien nepamana, jo viņa pavada lielāko sava laika daļu mājas rūpēs par bērniem. Taču šis darbs ne par kripatiņu nav mazsvarīgāks, vai neprasa tik lielu uzmanību un mīlestību kā darbs ārpus mājas. Tu esi mamma, un tavs darbs ir īpašs, vienmēr paturi to prātā. Ieklausies, ko tev stāsta šis Bībeles pants. Lai nāk pār mums tā kunga, mūsu Dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu. Mūsu roku darbu to pašķir un svētī. 90. psalms, 17. pants. Dieva laipnība vienmēr ir pieejama tavu roku darbam. Tā ir vienas lūkšanas, pat klusa sauciena attālumā. Izmantosim to tagad. Pārdomā 6. citātu kopā ar mammu Maiju. Protams, iet un strādāt algotu darbu ārpus mājas ir ļoti svarīgi. Ir nepieciešami ienākumi, lai būtu kur dzīvot un ko ēst, par to nevienam nav šaubu. Bet arī rūpēties par to, lai mājvieta būtu tīra, ēdiens būtu garšīgs un veselīgs, un bērni būtu aprūpēti un sajust mīlestību, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir nepieciešams gan viens, gan otrs. Reizēm arī šķiet, ka iet uz darbu ārpus mājas pat būtu vilinošāk, jo pienākumi mājās var šķist apnicīgi vai pat kaitinoši. Tomēr man tādos gadījumos palīdz atcerēties to, ka debesis augstu vērtē mūsu darbu mājās, lai arī cik nenozīmīgs tas šķistu. Īpaši svarīgs ir ne tikai mājas solis, bet arī rūpes par bērniem. Mēs kā māmiņas atstājam milzīgu iespaidu uz saviem bērniem, viņiem mācot to, kā vadīt savu dzīvi, rūpēties par sevi un citiem, un kā mīlēt un kalpot Dievam. Cik gan daudzu, pat slavenu un ietekmīgu cilvēku dzīves nav aizēnojis tas, ka viss, ko viņi savā dzīvē patiesi vēlējušies, bet nav saņēmuši, ir viņu vecāku mīlestība. Ja nu kāds darbs pasaulē ir tiešām svarīgs, tad tas ir šis mātes darbs.